Jau 7. gadu Salacgrīvā tika godā celts senais plostnieka amats. Vairākas dienas būvēts, sestdien braucienā pa Salacu devās šī gada plosts. Tiesa, kapteinis Juris Smalkais smēja, ka tāda vīze vien šogad sanākusi. Tik lielu plostu kā citus gadus neesot uzdrošinājušies būvēt, jo Salacā ir ļoti zems ūdens līmenis. Arī uz plosta brauca vien paši tā būvētāji. Tā mazajā ūdenī nemaz necerēja, kā tā tik ātri atbrauks, bet es pierādu, ja ūdens mazāks, jau upe paliek straujākā. Un tāpēc šo ziemu neaizsēlē arī, jo mazs ūdens bija un turpat viss pavasari ledus izkust, tik augstas ziemā vajadzēja pilnīgi aizsēlēt, bet neaizsēlē. Un straumi diezgan spēcīgi un ātrums labs ir. Tā nu dažviet straujāk, dažviet lēnāk, tomēr visai veikli un veiksmīgi plosts šogad sasniedz finišu. Arī krācis pie neģu tačiem nesagādāja nekādas grūtības. Plosta kapteinis, kurš līdz pat pagājušā gadsimta 70. gadiem strādāja par plostnieku, katru pavasari dodas gan uz Gaujas plostnieku svētkiem Strenčos, gan pēc tam vada plostu braucienā pa Salacu. Viņš gan arī priecājas, ka redz sev maiņu. Kārlis Miksons jau piedalās 4. svētkos. 3 no tiem savu roku pilcis arī plosta siešanā. Pirmajā gadā nobraucu, izskatījās baigi interesanti viss, un tad es domāju, kāpēc nesākt visu no gala. Ar visu siešanu, ar visu no steliņiem braukšanu, un tā tas aizsākās. Un tā ir kļuvusi par tradīciju, ka pat dzīvojot Rīgā ir jābrauc tajā maijā uz Salacgrīvu un ir jāpiedalās. Veci plostnieka likumi ir par malaci, no malacu viņš visu laiku bija, par malaci vajadzēja nostrādāt 3 gadus, un tikai tad viņš drīkstēja pieteikties par kapteini. Tā kā viņš 3 gadus jau bija nostrādājis, tā es šogad viņu pieteica par kapteiņu kandidātu. Iecēlu, jā, un 3 gadus nobrauks ar airu, un tā viņš būs īstais kapteinis. Jā? Iemācīsies to lietu. Iemācos lietu. Tāds ir plostnieku noteikumi. Vēl uz plosta jau tradicionāli savam saimniekam Imantam līdzi dodas suns Pirāts. Izrādās arī viņš devis savu ieguldījumu, lai svētki ritētu bez aizķeršanās. Nometne tur, piemēram, pa nakti, kā mēs Pirāts arī apsargāja vēl, vai ne? Tad arī šoreiz bija tā, ka bebrs bija priekšgalā uzkāpis uz to airu virsmu, jā, un jau domāju, ka tūpi ūdeni varēs dabūt, bet Pirāts bija tāds, kas bišķiņ padzēlē viņu tālāk. Jā, bebri tur bija apdraudējums, jums bija plostam? Jā, nē, airim priekšējiem. Un tad Pirāts nodzēra nakti nostakot, kur bija 2 laikam pulkstens. Jau vairākus gadus uz Salacas plosta kāpja arī viena plostniece, līdziniece Dace Asne. Izrādās sievietes uz plosta savulaik tika sauktas arī kādā savdabīgā vārdā. No veciem laikiem sievietes uz plosta ir vārna. Vispār viss neņēma līdzi, tikai kapteiņa sievu, meitu, un tur tāda svarīga. Jā, es esmu izpelnījusies uzticību. Tā kā galvenā vārna. Arī jau vairākus gadus braukt? Jā, es daudz gadus, jā. Katru gadu iesāku ar plostu. Kāpēc? Salac man mīļākā upe. Un tur vispār es jau esmu aizmirsus, kāpēc. Tur pilnīgi kā likums manā dzīvē, jā. Viņi jau man februārī zvana, un es gatavojos plostam. Salac ir skaista upe. Un šogad ir mazliet vēlāk, bet parasti dzied dievus, purenis un tāds. Nekur citur nav tā kā. Un ir tāds lepnums, ka mēs esam savā zemē, savā upē, savā Salacā.